Viņiem ir atsevišķi korpusi, kas ir bloki priekš narkomāniem. Jā, un tev, nebūs te nekāda dzirdība, mums jau pateica, ka specnodaļa paliks pat uz vietas. Nē, es domāju, ka nē. Mums jau teica, ka specnodaļa paliek pat uz vietas. Vienkārši situācija ir tāda, ka šeit vajag atlaist pilnīgi visus darbinieks, lai kaut kas mainītos. Tā, ko paņemt vietā nav? Nu kā tas ir no profesionāls? Kur viņi ir profesionāli? Nu, bet tu ne jau ar šito padomu domāšanu. Es arī atnācu, man nebija padomu domāšanu. A, kas notika, Andra? Kas notika? Varbūt notika, pastrādāt. Nē, zini, kas notika? Tev pateica, vai tu strādās pa mums, vai slots Latvijas tā kā mēs gribam, vai ne projām. Ot kā ir notika. Nē, pat neviens neko neteica, nekāk nav. Nu, tā kāpēc tu tā izmainījies? Bet tu jau cietums pats izmainīji, ne jau es izmainīju. Paši ieslūdīti izmainīji. Nu, kādas ir ieslūdīti? Paskaties. Nu, jūs taču tāpatās taisat kaut kur acis ciet uz kaut ko. Pēc tam jūs kaut kur darat kaut kādas paplaškas, kaut kam taisat. Un viss tas notiek, tas ir likumsakarīgi, saprot? Viss tas notiek tikai, un tu vedies ar visu to. Ja tu negribētu, ka tā strādā, tu vienkārši no šeit aiziet projām. Un kaut ko uzsākt, kā tas ir. Redz, man jau, principā, bija, es jau vienreiz aizgāju. Bet es domāju, ka tur būs labākā, sanāca, tur, kur Dieva nauda, tur ir vairāk problēmas. Tagad man ir vieta, jāsaka, tā pensija, tad jāiet prom. Ja tu būtu godprātīgs pilsonis, tad tu paziņot par šiem nelikumībām attiecīgām instancēm. Kādā nelikumībām? Kādas te nelikumības? Nu viss, kas te notiek. Tu taču pats labi zini. Bet Andri, kas tur maz notiek? Paskatīt, tas runcis, tas zog, pa labi pakri. Nezog viņš neko. Kas tāds zog? Ja arī kāds zog, tikai var departaments nozagt. Jo runcis neviena iepirkumā nepiedara. Viņš nevienu iepirkumu nevar. Visu dara departaments. Nu, значит, padod ziņu uz departamentu, kad, iet to reizeļu nahu zog. Lai mums uzlabotu dzīvi, Priekš tā mums ir nāks, kuras tur iestādēs uzrauga visu. Kurus uzrauga? Labi, klausies, bet es zinu, ka tā būs kipiši, par tiem kompjuteriem. Tur jau lidos matrači pa logāru. Es saku, es pirms kaut ko darīt, tad sākumā noskaidrot, kas tur vispār būs. Kurā vietā var noskaidrot? Es to saku, vai ņems ārā, vai šito te, labi, lidos matrači, kas no tā mainīsies? Visos cietumos. Visos es pieļauju, ka tā varētu būt. Būs būs visos. Būs pakāpeniski, būs pakāpeniski, nebūs tā kā, uzreiz visu viens nostu. Šis te. Klausies, malki man dzirdēja jautājums pie tiem. Tas Ainis, kas tur, tas... Jā. Es nekā neatceros, kā viņam uzvārds. Jā. Viņš tiešām atšauts, tev, viņš tur, staigā, viņš provocē, bišķi, viņš ir pimpilēk visā virsū, jo ar trēdnicām tur rūts virsū, no viņa izteiciem arī tāds, dzirdējuši, ka viņš viņai, pa jibā līdos, Tas tā vienkārši. Es pat ir vainīgi arī. Nav tā kā. Nē, saprotu, ka viņi vainīgi, bet ne jau, Nē, es taču Jānis ar viņu parunāju, viņš taču nevar. Kā es dzirdu, kāda jēga viņam, viņš, tur nekāda, viņam, to, ko uz Platijā viņš pasaka, viņš aiziet pēdžiši kamerā, Hedžoringi, Mēs te varam mūdēt, uz visiem, ka viņš nekad neizdarīs neko. To nesars, viņš arī nav rakstījis vairs neko. Domā, tur tādu, kā viņš maz, uz zonu tādu. Kādu? Tādu kā viņš. Uz galvu pasist? Jā. Īstenībā pret viņu tur arī, tur pēdējais raports, kas uzrakstīts bija tā, viņš jau tur visu laiku tam vadu turēt. Par ko tur raportu tu uzraksti? Tur kā vajadzēja, Labi, par ko piekrītu var uzrakstīt. Ne par ko uzrakstīt un sodīt, ka cilvēks tur strādāja. Tagad pieprasīs video, es pieļauju, viņš pārsūdīt. Klausies, davai, ok, man ir jautājums, tas ir tavs cilvēks? Kurš? Pīziņš. Nav viņš. Tad es tev uzdošu jautājumu. Tad, kad viņš dzers,
Ja? Mutē es viņam neesmu lējis. Jūs viņu notriksiet nost? 100%. Un viņš aizies uz korpusu projām, lai viņš mums te netraucē. Ja? Tu man apsoli? Nu, все нахуй, давай. Kas? Es Kas? Nu, es nezinu, kas tur dzers. Nu. Tie, kas dzers, es tev vienkārši saku, viņi kožu, nahu, nu. Nekonīgi, nahu, kožu. Nu, viņi vienkārši staigā un tur, nahu, jopta dzer, nahu, un vēl, bļēt, dzeri borzi runā. Nu, tāpēc, kad kā esi, Andri, tu man, es saku, mēs ar saviem spēkiem, ka gribam tikt ar viņiem galā, nu, tas nav pareizi. Jūs viņus kaut kur aizstāvat. Nu, bļēt, jopta, davai labi, es ok, nahu, vienkārši, nu, būs, nahu, piedzēršies, es tev vienkārši. Es varu izskatīt, vai man cilvēks vai nemāks. Ja viņu neaizies paņemt analīzi. Ai, dzeri, nahu, nu. Ai, aizies, tad nemāks. Nu, var es redzēt. Bet es to saku droši rakstu, bļēt, vajag tad viņu tirst, bļēt. Ok, davai, nahu. I visiem būs no tā labāk, ja viņš korpusā sēdēs. Nu, protams. Būs mierīgāks prāts. Mazāk ūdens muļķīs. Viņš jau tā ir samuļķījis diezgan daudz ūdens. Bija nolējis, nahu, dzirdiet, viņi uz viņu te pasūtīja, viņi bijuši visu kaut kādu huņu, bļēt. Tas, ka kaut kur Raivis neatļauj, bļēt. Davai, tu man droši jau uzdarīt, vēl ceļš korpusā. Yes. Viņam galvā tos. Labi, klausies, ar šitiem diviem, kurus ieslēdz kamerā iekšā. Uldis un tas Barkenbergs. Kačalks un Kenbergs, nu. Šitie, jā. Roma nāk un man sāk draudēt, ka viena no viņa cels pie maniem. Kas ir iestāt uz pakāpi. Andri, davai sāksim ar to. Kopš kuriem laikiem? Es nezinu, vai tev ir bijuši tavā praksē šeit tādi gadījumi, ka tev kāds izīrēja kameru. Nu, reāli, ka tev izīrēja kameru. Kad tev prasa naudu, bļēt, ja tu ies ārā kādam pateiksi, tu dabūsi pa galvu, bļēt, tev pārvadīs citu kameru, tev izpisīs. Braucu ar Matīs cietumu apvienoju. Es atnācu strādāt, šeit operi izīrēja kameru. Ņēmu par kamerām naudu. Tu gribi sēdēt viens, tu, bļēt, maksāji un, nu. Nē, nu tas jau bija laiki. 2008. gads, 8, 9, 10. Tā, pieredzējis to. Nu, tas bija reku šitas Leņins, nahu. Nē, Leņins vēl nestrādāja. Tas strādās Salagats, Sagaidē. Viņš pēc tam sēdēja pie ķorkā, viņu cietumā, viņu noķēra. Nāks paņēma, viņam iedeva. Bet tā bija normāli, nahu, sēdi, maksāja to savu, bija kāpēc un visu, bļēt, un nežužīja. Tagad tev ir vispār daudz savu, labi. Tu sēdi kamerā, to pieliet narkotikas un tad prasa, vai maksā, vai ievesinās kritiski. Vai tev vajag dalīties, no? Sadzagi vajag dalīties, no? Nu, pēc tāda principu apmēram tas varētu strādāt tā. Klausi, bet es to labi darīju, bet es taču tā nedaru. Paskaties, lai kur es esmu sēdējis, bet tavā pārvaldībā. Kurš to saka, ka izīrē? Kurš to grib izīrēt? Nē, izīrēja, piemēram, tas Lakačovskis ir sīkiem. Viņš reāli viņam ņēma veikalu nost. Un reāli viņš viņam pirka tabaks un aizliedz kamerā. Ar mums kontaktēties, stāstīt mums kaut ko. Nu kā tas ir pats vainīgs? Nu viņš ir pirmo reizi sēž. Nu klausies, bet ne. Ja pārējie kamerā, kāpēc neko nevar? Nu tā kā, ko viņi var izdarīt? Tu redzēji tos kameras biedras? Biedras nopietni, tu redzēji? Nu labi, es redzēju. Viņam tagad atnāca maļava no Lakačovska, viņš 250 eiro parādā, bļēt, dzir, ka viņam pizdāja. Viņi atskrēja, viņam šitā te rokas strīdz, bļēt, ko darīt? Nu. Par ko 250 parādā? Par 3G rūtaru, bļēt, ko viņi pārdeva, ko viņiem pārdeva, ko mēs atņēmām viņam. Es kaut šeit, lai tu vienkārši nebūtu. Mēs atņēmām un atdevām, ja, to rūķiku, kopēju lietošanai. Bet viņi nedabūs, tas ir viennozīmīgi. Un es ceru, ka toreiz saprātīgs cilvēks un kad dzird vismaz tuvākās komisijas. Kad? Šodien? Nē, neizņems. Viņš ir mans. Nē, tev. Nevienam neotrā. Nu nebūs, tu nedabūs. Tāpēc tā domā. Priekš kam tev tas, bļēd, Andri, priekš kam tev tas vajadzīgs? Nu tā būs godīgi, nebūtu problēma. Nē, būtu gan problēma, viņiem būtu sasist galvu. Kā? Lakačovskam. Jau nebūtu rūtera. Nu, vai nebūtu sasist galvu tam, kas viņam būtu aizsūtījis to rūteru.
Ne vispār rūtam nebūtu cietumam, nebūtu nekā viena nebūtu. O, klausies, nu tad klausies, davai sāksim, tu gribi dzirdēt patiesību? Jā. Mēs sēdētu, spēlētu kārtas, dikti iegrūzīti cilvēki. Būtu telefons jūs neizskaudīsiet. Būtu atkal, bļed, afēras un zvanītos, bļed, tantiņām un teikt, bļed, ka viņām vajag rekšidos, bļed, dēls viņām avārijā ticis, vajag naudīgi pārskaitīt, jā, mežā esmu iestrēdz, atsūt par ļaunačiks un sāktot sakot pišanu. Kamēr tev tas sež lielāk, klausies, kaut 60% sēž un spēlē Call of Duty, tev neko nekā, nu, tev tur kaut ir maziņš procents, kas kaut ko nodarbojas nelikumīgi. Glušilkas uzliks. Da pohuj, tas glušilks 5G viņam nav glušilks. Jā, vienkārši kaut kādā. Da, dzirdi, tā kā tik līdz noglušīs, tev viss kantori, kas apkārt, tā būs atkal dzirdi, trobeli, nu. Tas nav iespējams pagaidām. Mēs atrodamies Rīgas centrā. Po tā ir problēma. Glušilks nestrādā. Tā kā... Priekš kam tev aiztiek? Tev taču miers tajā kamerā ir. Tev miers un berziņš. Kaifot neviens nekaifo? Nekaifo. Sūdzes netaisi. Mierīgs atmosfēra kamerā. Nu, tagad 5. Nu, mierīgi taču tev 5. Nu. Labi. Es ceru, ka tu saprātīgi izrīkosies ar Lakačovski tuvākajās komisijā. Nē, iziešam pirms, lai ierakšu. Kas? Nu, izies komisiju ierakšu pie jums. Priekš kam? Jūs varēsiet... Es viņu izmetīšu ārā. Es viņu izmetīšu ārā no kameras. Tu varēsi iziet viņu. Nē, es jau godīgi saku, viņš kā ienāks kamerā, viņš uzreiz pa taisnu aizies projām. Vai nu to rāpart, vai kā nekā vienkārši viņš aizies projām. Un mēs jau vienkārši visi nesēdēsim. Tu visi tāpat neiztaisīsiet. Roma man nāk draudēja, kad es tev aiztaisīšu uz korpusu. Davai, vispār bez problēmām. Es esmu gatavs sēdēt. No. Korpusā? Nu, ja jau viņš man draud, ka viņš man aiztaisīs kaut kāda drošības apsvērumu dēļ, bet es neredzu iemeslu, es nevienam nesmu nekur ne ceļu pārgājis, es pat nevienam rupju vārdu nesu pateicis. Pārgājis ceļu ar piķernieku, tu neaizmirsti. Stop. Davai sāksim ar to, ka mana tevim bija runa. Davai parakstam papīru. Un tad es tev iešu deklarēt, tāpēc, ka man būs drošāk. Nu, es zināšu, ka tu man nenoliesi. Nē, nu man, es zināju, klausies, parakstīt, nē, pagaidi. Tu nē, Roma. Nu, ok, bet Roma tevis nebija. Tas ir tavs, nē, nu tas ir tavs vietnieks. Nē, ok, tas ir tavs vietnieks. Es tev vienkārši, ok, es saku vienkārši davai parakstu papīru un līdz 100%. Tas ir, un tāda problēmas nekad nebūs. Es zinu, ka tev nebūs iemesla izspļaut, ka tu esi pateicis. Man būs drošāks, ka es no Raibuša. Kāpēc cilvēks apkuši pateica, ka es par viņu kaut kur izspļauju? Par tevi ne, bet par vidvodijā. Par vidvodijā šitas panda? Arī, jā. Tad panda pats var vainīgs. Nu, klausies, vainīgs vai nevainīgs, bet tas ir viņa aģents un viņam kaut kā vajadzēja viņu aizstāvēt, nevis glumīties, iet un glumīties pa visu zonu. Notic? Nu, piekrīt. Ja arī bija tā, ka, nu, ja viņi nopaļīja, tad vismaz vajadzēja... Nē, klausies, bet reku viņš sež un glumījās vēl. Vidūt sež un glumījās uz visiem. Nu. Tas ir vienīgais režimnieks, kurš vēl atļauties, bet kaut kāds intrigas pit, nu, vispār nekaunīgi. Bet viņš strādā piķorkā. Es saprotu. Viņš strādā pa šeit. Tā, dzirdi, viņš strādā piķorkā un taisa sūdus. Nu, nē. Un ar to pašu ar Sitnovu. Bļet, tur arī vidvuds vainīgs. Un viņš arī iepina to intrigu. Nu, bļet, un dzirdi, un kā tas ir nahuj ap te? Jums darbinieks, var tādas intrigas pin, bļet, ja pasaka, vot aiziet un izdariet tā, lai viņam, bļet, Nu, iedomās, viņš tādu intrigu zadīs pirmajā korpusā, tas būtu. Nu, viņš izlidos no darba ārā. Nu, viņš to izlidos no darba, viņš tur dabūs pa galvu. Nu, dabūs pa galvu, vot, mums sāk domāt. Es saku, vienīgā vieta, kur viņš var snākt, tā ir piķorka. Jā, tādu sūdzu taisīt, pareizi, tāpēc, ka mēs... Nu, tad nevajag viņu ņemt galvā, viss. Bet skaties jau, nu, vienkārši kā viņu neņem galvā. Viņš iepina intrigu, tu pēc tam man sauc. Bet tas taču arī, nu, mums taču arī kaut kāds labums vajag. Viņš man tur atļauj kaut kāds austiņas, vēl kaut ko tur, ja, šo to. Ok, davai, viņš man pasaka, vot vajag šito tevi, nu, mēs viņu uztaisījām. Tā gala rezultātā, kas sanāk? Sanāk tā, ka, bļaļ, jeb te pizdец. Labi, давай.
ļoti ceru, kad vidū arī vien